Sveicināti cienījamie autosporta un jo īpaši folkreisa autokrosa rallycross līdzjutēji. Vēl viens pasākums pirms vasaras sezonas sākuma, un pasākums šajā gadījumā ar nosaukumu Folkreisa lielās balvas izloze 2024. Jā, tātad, kas ir Folkreisa lielā balva? Uzreiz, lai visiem ir skaidrs. Folkreisa lielā balva, tā ir izloze, kurā piedalās tie 2023. gada Folkreisa sacensību dalībnieki, kuri ir piedalījušies pilnīgi visos 2023. gada ziemas kausa un vasaras kausa posmos. Šāda izloze mums notiek 3. reizi ar vismazāko dalībnieku skaitu, bet tas nav rādītājs, ka mums sportā būtu kāda krīze vai problēma. Tas ir rādītājs, ka pagājušajā gadā vairāki braucēji vai daudz braucēji izvēlējās nebraukt ziemas sezonu. Savukārt šie braucēji, kurus mēs tūlīt redzēsim, ir braukuši ziemas sezonu. Un atgādinu, ka iepriekšējās 2 reizes ziemas sezonas vienkārši nebija kā tādas. Un tāpēc bija vieglāk piedalīties šajā te lielās balvas izlozē. Tātad, ja nemaldos, tad pirmajā gadā mums bija 22 vai 24 dalībnieki, pagājušajā gadā bija 33, šogad par galveno balvu cīnās tikai 10. Un viņi ir ļoti naidīgi noskaņot viens pret otru, mēs pat varētu fonā dzirdēt. Tagad jūs ir jādzird tie, kas ir fonā. Aplausi! Un tātad, kas ir vispār Folkreisa lielā balva pats kā tāds kā priekšmets vai kā ieguvums? Tātad Folkreisa lielā balva, tas ir apmaksāts 2024. gads, tātad visu posmu dalības maksas, gan jau notikušajai ziemai, gan tūlīt gaidāmajai vasaras sezonai, vasaras kausam, kas pēc nedēļas startē Smiltenē Tepera trasē. Tātad apmaksāti visi šie posmu dalības maksas, kā arī Folkreisa sportista licences, ko katrs dalībnieks iegūst Latvijas Automobīļu federācijā caur krosa komisiju. Jā, tā kā balva vērtīga, bet tā nav vienīgā balva. Mums vēl viena tradīcija, kas veidojās šajos 3 gados, ir tā, ka tukšām rokām mēs nevienu projām nelaižam. Ja ne balva, nu tad vismaz mums ir 4VD klases braucējs Madars Krapāns, kurš visiem uzvāra zupu, ko mēs arī varbūt vēlāk redzēsim kādā ierakstā. Bet nē, ja nopietni, tad katram būs par balviņai. Kur šogad notiek Folkreisa lielās balvas izloze? Lielās balvas izloze notiek Siguldas pusē, Inčukalna pusē, KMH kvadriciklu un motociklu nomas trasē, ar kuru Folkreisa ir sācis tādu draisku sadarbību, un šeit ir tāds labs poligons, kur var atbraukt, patrenēties, uzdzīt fizisko, izvingroties arī pirms gaidāmajām sacensībām, ko starp citu Folkreisa dalībnieki jau ir pēdējās nedēļās pa kādam darījuši, un šodien arī brauks ar kvadriņām, to mēs arī iefilmēsim, uztaisīsim droši vien kaut ko smieklīgi no tā visu, kā viņiem neiet, un pēc tam parādīsim vēl kādā citā klāt pieliktā sižetā, bet katrā gadījumā trasīt ir forša interesanta un vieta tusiņam, vieta Krapāna zupai un visām citām lietām. Un KMH mums arī piedāvās katram dalībniekam dāvanu karti šodien tātad izbraukt, un tāpat arī KMH ir motolietu internetu veikals un arī klātienes veikals, kurā tiek tirgota O'Neill produkcija, cimdi, zeķi, zābaciņi, ķivers, viss iespējamais, kas uz močlietām attiecās, bet gan jau kaut ko arī var autosportā iemānīt iekšā, un gan jau varbūt arī, ka mēs kaut ko iemānīsim autosporta lietas arī tajā veikalā. Tā kā to vajag visu apskatīt, apmeklēt, papētīt. Balvas mums vēl bez šīs te leģendārās galvenās balvas arī no mūsu nemazāk leģendārā atbalstītāja pēdējos gados kompānija Alko un Dārza tehnika, tāpat Cēsu alus, kā Latvijas autosports bez Cēsu alus, Kalnaspuļu dīķi, pirts, atpūtas vieta, KRMR auto evakuācija, vērtīga lieta un svarīga lieta. Un mums ir jaunpienācējs arī Provento balva, kas arī nāk ar spēcīgu balvu, un to mēs, protams, arī procesa gaitā uzzināsim. Tas, kas ir šai izlozei un šim te pasākumam vienmēr tas kaut kādā ziņā no tādas režijas viedokļa vai no scenārija viedokļa bīstamais moments, ka var atnākt pirmais un izvilkt uzreiz lielo balvu, bet es domāju, ka tīri, lai redzētu
kā mums iet un ko katrs saka un domā, tad, protams, ka pēc lielās balvas izlozes nevajag izslēgt ekrānus un iet darīt neko. Labāk ir pastīties, kā mūsu ļaudīm veids tālākajās cīņās un kā viņi uzvedās un kā viņi izskatās. Tā, ko vēl nepateicu? Nu, laikam jau, ka vērsim pie ragiem droši vien, ne? Sakarā ar to, ka šis kolektīvs stāv apmēram 10 metrus no manis, jūs jūtat skaņas aiztur. Es pasaku kaut ko, un tad paiet 2 sekundes, kad viņi saprot, ka ir jāaplaudē. Bet nekas, viņi vēl ir sasaluši. Šeit no rīta bija -5 grādi, starp citu, tā kā ir pilnīgi normāli, ka tur vēl, vēl nav. Bet gan jau būs. Nu, labi. Tad, jā, vēlreiz par secību. To es noteikti gribu uzsvērt, lai nav pēc tam jautājuma, kāpēc viņš vilka pirmais un kāpēc viņam tur ir tā. Tātad mums ir no 10 lozētājiem, 7 ir no Folkrejas pamatklases, tātad 1 piedziņas un 3 ir pilnpiedziņas braucēji, kuri pagājuši gadu ir veikuši visus sacensību posmus. Un tātad viņi ir sarindoti attiecīgi Folkrejas vasaras kausa kopvērtējuma secībā. Tātad katrs savā klasē. Tātad pirmais būs pamatklases augstāk esošais braucējs, otrais vilks pilnpiedziņas klases augstāk esošais braucējs un tā miksēsies pirmais sešinieks, kad beidzas 4VD klases pārstāvi, un tad tālāk no 7. līdz 10. lozēšanas kārtai vai secībai, tad ir attiecīgi visi pamatklases braucēji, tātad šī lieta ir atrunāta. Vēl viena lieta, kas bija jau iepriekšējos gados atrunāta un ir atrunāta arī šobrīd, tātad tas dalībnieks, kurš pats personīgi nav klāt un viņa pārstāvis, piemēram, izlozē galveno balvu, tad šis dalībnieks galveno balvu nesaņem, jo uzdevums ir būt klāt šajā te pasākumā, bet mums ir absolūti izcila ziņa, visi 10 ir klāt, tā kā kāds aizbrauks ar galveno balvu. Nu ko, tad tagad laikam tam vērsim pie ragiem. Pirmais mums lozi vilks Dainis Žvagins. Folkrejas pamatklases braucējs, leģendārais trauks, ikgadējais. Nu, Daini, kā tev atceries vēl pagājušo gadu? Kādā ziņā atceros? Sezonas ziņā, sacensību ziņā. Es saprotu, ka pa vidu bija ziema, bet no pagajušās vasaras es jau vairs, man jāpiedomā, kurš uzvarēja kopvērtējumā vispār. Nu, es jebkurā gadījumā neuzvarēju, bet es atceros, sezonas sākums bija ļoti sūdīgs, slikts, negāja tehnika mums labi. Bija tāda lieta, to es atceros, jā, bet pēc nedēļas sāks jaunā sezona. Es tevi rakstu darbos saukšu par galvenā favorītu, vai vienu no galvenajiem favorītiem drīkstā? Jā, es domāju, ka tā arī būs. Ļoti labi. Nu tad, lai tev veicas. Nu, vai tad tiešām uzreiz noraus mums intrigu, vai kā? Domā, ka jā. Nē, Provento balva. Provento balva. Kristaps varbūt var atnākt man palīgā. Ko? Atnāc man lūdzu palīgā. Iedod lūdzu Provento balvu. Provento balva ir vērtīga lieta. Makitas, kā viņš pareizāk jānosauc, ir augstspiediena mazgājamais. Viņš ideāli noderēs sacensībās, kad ir kaut kas jāskrūvē un dubļi ir. Tad tu vari uz vietas ātri apmazgāt vajadzīgo vietu. Mēs ļoti gribēsim zināt tavs atsauksmes. Paldies tev! Veiksmi! Jā, jo mēs arī gribam pirkt tādu, tā Provento. Turās. Jā, sveiciens no Provento, no Vītola ģimenes, no braucēja Roberta. Roberts sūta sveiciens visiem. Viņam šogad arī interesanti sportiskie plāni. Viņš rallycrossu bišķīt, tā kā vismaz pagaidām tā liekas, ka varētu bišķi iepauzēt, bet viņš tagad dragā vaļā Eiropas kartingā. Tā kā, forma tiek uzturēta un viss būs labi. Tā kā sveiciens Robim, sveiciens Uģim un visai pārējai Vītola ģimenei, kas arī tagad dūli ir autosportā un viņu Provento veikals Rīgā. Tur laikam arī, man liekas, ka visu var atrast tieši visu, kas ienāk prātā, tur var iegādāties. Tā kā droši uz turien. Tā, nākamais secībā mums ir Edgars Tralla. Tāds universālais kareivis, jo
gan pilnpiedziņa, gan pagājušajā gadā vēl arī priekšpiedziņā laikam vienu sacensību taču uzbrauc pirmo smilteni, kur gadījies, kur nenovinēja, vai ne to pasākumu. Jā, tā kā man tev tāds jautājums, tu esi redzējis, ka, ka teiksim, kaut kādiem tādiem recīgiem dzīvnieciņiem ir tā, ka viņiem aizmet priekšmetu, un tad viņi bizo pakaļ viņiem. Kāpēc es tev to jautāju? Tāpēc, ka tu pārdevi savu pilnpiedziņas mašīnu konkurentam, un pēc tam dzinies viņiem pakaļ tai pašai mašīnai ar jauno mašīnu. Labi, ja nopietni, varena tev sezona pagājušajā gadā, un kāda būs nākamā? Nākamā patreiz iesākusies diezgan sarežģīta. Vakardien bija plānots mūsā treniņš, bet auto nav vēl kārtībā. Līdz 27. un 8. Aprīlim būs? Cerams. Tu varētu būt tā, ka tu savās mājās Smiltenē vispār uz starta netiec? Diezgan sarežģīti ir, jā. Tā tad vēl ir nedēļa, tas ir 7 dienas, 7 nakts kopā 14. Ideāli, tev vēl 2 nedēļas laika darbojies. Tā tad, labi. Lai tai garažā veicās galvenais, bet lai šodien arī veicās. Ko nē? Viens fonā teica nē. KRMR. Īsāk sakot, ja tu to agregātu garažā nesaskrūvēsi, tad tu varēsi pasaukt čaļus no KRMR un aizvest to visu kaut kur tālu projām. Tā, neej prom, tātad KRMR dāvanu kartes 70 €, auto evakuācija, jebkurā diennakts laikā atļaušos teikt. Tā, vēl viena lietiņa, ko Eģenāts apakaļ, vēl viena lietiņa, ko es tev neiedevu. Tātad dāvanu kartu no KMH, vēl viena lietiņa, ko es tev neiedevu. Dāvaniņa no Onīla, un arī mūsu pirmajam lozētājiem Dainim nodod šo te ziņu, jo es šo momentu bišķīt aizmirsu. Atnāc, lūdzu, Edgar, iedolos Dainim. Jā, tā kā mums arī šāda lieta. Daudz to balvu, ziniet, ka tā kā jūk nedaudz tā. Ko ejam tālāk, tā tad mums ir intriga arī sportiskā. Tralla nebūs pilnpiedziņā. Pārējiem varētu būt kaut kādas iespējas vismaz. Labi, tā. Ejam tālāk. Folkreisa pamatklases braucējs Jānis Apinis. Jāni? Čau, Jančuk, Klau. Tu jaunais daudz sološais joprojām Folkreisā, bet jau tā kā arī krosvirzienā esi notēmējis. Braušu treniņiem tagad, tūlītās, un tad jau skatīšos. Kas svarīgāks, krosā debija vai Folkreisā labi nobraukt? Folkreisā pagaidām. Ziemā tu pretendēji jau pat tā, ka gan arī vienā brīdī uz kovērtējumu pirmo vietu, bet tajā brīdī es ierakstīju, ka tu esi viens no favorītiem un sākās kaut kāds ziepes, man liekas. Stienis nulles. Lūdzā pēdējā posmā. Jā. Tur arī vispār. Labi, neveicās ziemā. Veicās lielās balvas izlozē varbūt. Cēsu alus. Tā, tev tā tad pienākas komplektiņš šāds un šāds. Vai tu viņu nesīs projām tagad, vai tu viņu nenesīs projām, to pēc tam paņems, ja? Tad mēs kārtojam apakaļ, lai smuki izskatās. Labi, tātad šis, ja, tad atgādini tā, vēl tev pienākās KMH, vēl tev pienākās Onīla. Jā, turās. Tātad Jānis, tālāk mums ir secībā Artis Biezais, pilnpiedziņas klases braucējs. Un kas interesanti, tad Artis ir pagājušā gada lielās balvas ieguvējs, un tu nobrauc 23. gadu kā šīs balvas ieguvējs, un tātad neko baigi nemaksājot. Tā kā jūta tajā budžetā, Ir jūtams, jā, un, protams, patīkamāk aiziet uz sekretariātu un pateikt, ka viesturs parādāja pa manu braukšanu. Jā, viņš to ļoti tā izgaršoja ar ļaunumu šo momentu, jo es viņam, kā mēs sekretariātā sēžam, un tur uzreiz kolēģis Kristaps prasa viņam tur tās naudiņas, kas ir nepieciešams, viņš tas skatās, man nav jāmaksā, un tas jā, nekas. Vai mums būs 3 gados tad respektīvi otrais, vai gadīsies otrais izvilkt lielo balvu? Skatīsimies. Ne, Autokross LV balva. Autokross LV balva.
Un balva ir sadarbībā arī ar KMR un sadarbībā ar O'Neill balviņa. Jā, tātad šobrīd jau ir skaidrs, ka būs 3 gados 3 dažādi uzvarētāji. Pirmajā gadā lielo balvu izvilka Jānis Bogdasārovs. Sveiciens Jānim, gan jau, ka skatās, kā veterāns šīs te balvas. Viņš arī pagājušajā gadā vilka arī otrais un arī neizvilka otrais pēc kārtas. Nu, tur gan tā iespēja bija tiešām ļoti, ļoti maza un tad pagājušajā gadā lielo balvu izvilka Artis, un tad šogad būs kāds cits. Varbūt Mārtiņš Dimants, kurš mums ir nākamais. Varbūt arī ne, tūlīt uzzināsim. Čau, Mārtiņ. Nu, tā kā tad tev iet? Ir labi. Kas jums tur ar tām mašīnām? Jūs tur vienu nabaga dīzeļu golfu lauzāt pa 2. Kas tagad? Uzbūvējām vēl vienu dīzeļa sētu, lauzīsim 2 dīzeļus turpmāk. Klausies, bet tur ir kaut kāds powers tajā visā, ne? Nu, ir. Tikai jābrauc vēl, jātrenējās un būs labi. Klausies, bet vajag to dīzeli būvēt vai tomēr ir tā kā čakars pišķīt? Ir čakars, bet vajag. Vajag visiem to darīt. Labi, tā. Tu mums esi, laikam, 5. lozētājs šobrīd, jā? Tātad, nu, ar tevi noslēgsies puse, vai ar tevi noslēgsies lielā intriga? Alko balva. Tātad, Alko balva, Alko un dārza tehnika ar mums kopā trimeris. Ideāli, tieši tā. Veiksmi. Nu, ko? 50% darba izdarīt. Es neiedevu KMH dāvanu kartu un O'Neill balviņu, bet to mēs sakārtosim. Rokas pilna darba, netiekam līdz balvu skaitam, kas ir, protams, absolūti izcili. Un paldies mūsu draugiem Alko, Cēsu alus, KMH, KRMR, Kalnas puļu dīķi, O'Neill Provento. Un kur nu bez Autocross LV? Nu, ko daram? Ejam tālāk? Jā, cilvēki ir smaidīgi un galvenais, ka tie 5 paliek, kas ir palikuši ar vien smaidīgāk. Jā, tur, nu, ko es nezinu. Nu, tad ko darām? Kurš mums nākošais ir? Nākamais mums ir mūsu centrālais folkreis pavārs. Pavārda turētājs pat varētu teikt. Madars Krapāns, pilnpiedziņas klase. Viens no pozitīvākajiem cilvēkiem visā mūsu kolektīvā vienmēr prieks tevi redzēt dalībnieku parkā un pat ārpus dalībnieku parka ir prieks tevi redzēt. Kā tad šogad? Tu esi viens no pilnpiedziņas klases tādiem bīdītājiem un laikam varētu būt, ka ievilcis visvairāk braucējus šajā te klasē, kurai es, ja tā galīgi godīgi tīri pēc tādas iepriekšējās autosporta pieredzes, es tā gaidīju to brīdi, ka, teiksim, pirmajos 2 gados izšauju, un tad sāks kaut kāds kritiens, dzisiens, vēl kaut kas, bet klausies, iet uz augstu tie cipari. Iet uz augšu, tāpēc, ka tā klase pats par sevi ir forša, un folkreis pats par sevi. Tas ir labākais, kas vien ir. Tas ir labākais. Un, aplausi! Jēj! Bet tas, ka ir mašīnas vēl ir ko dot, tā kā kaut kādas 15, esmu atdevis no savām mašīnām, folkreis un pilsveiciņām, un ir vēl. Nav slikti. Nu, ko, Madara? Paliec pozitīvs, jebkurā gadījumā, lai kā tev veiktos ar šīs te balvas atlocīšanu. Cēsu alus balva! Nebradā pa pārējā balviņām, lūdzu. Tu arī atnāks pēc tam pakaļ? Nu, kad būs pa īsti, tad atnāc, zinās, kur ir, ja? Skaidrs, paldies tev. Iedomājieties, no 10 lozētājiem 6 jau ir izlozējuši, un lielā balva vēl nav izlozēta. Nu ko, tad nākamo mēs sagaidām. Roberts Skvorcovs. Vesels. Nu ko, sāk palikt interesanti, ne? Bija cerējis, ka, ja tu esi pēc saraksta mums, kas sanāk 7. ja? Protams, ja? Tu atrodas pakaļ viņai, skaidrs. Nu, tad jau ko. Labi, par sportu parunājot. Sezonai gatavs? Gandrīz. Nu, jā, nedēļa, tās 2 nedēļas vēl, 14 dienas. Tā kā būs labi. Jā,
Nu, jūs baigā brigādi īstenībā. Dainis jau bija, Baiba vēl būs, šiem vēl sīkie brauc. Tavējā meitene arī brauks? Brauks, ideāli. Nu, tā kā tur jūs baigā komanda. Kur jūs vispār jaudu dabonat to visu savā kopā? Nu, tur jau Dainis parūpējies par to visu. Viņš jau savāk visu rīķī, lai bet tik brauc. Klausies, ir arī kaut kāds sportiskais mērķis, plāns? Pagaidām Folkreiz tāpat pabrauks. Un tur plāns? Uzvarat. No, tas plāns izklausās pēc plāna. Šiten plāns? Tu jau drāc pakaļ, tu jau visu izstāstīji. Jā. No, loki pats vaļā. Nesaka nevienam. Autokross LV balva. Un tā nav lielā balva, kā zināms. Tā. Tātad Autokross LV balvu sadarbībā ar O'Neill. Paldies, turies. Kā tas var būt? Es paprasīšu tam cilvēkam, kas locīja tās biļetītes. Tur bija tā iekšā vispār tā... Tu nelasīji. Sāk palikt tā diezgan nemierīgi, ja godīgi. Tā, nākamā mums ir viena no 2 meitenēm, kas nobrauca pagājušā gada visus 10 posmus. Alise, Līga grāmatiņa. Alisei bija ļoti saspringts brīdis nonākt vispār šajā izlozē, jo darbi un tā. Knapi tiki, bet tiki. Malacis, paldies. Dāmu klasē 1. pagājušajā vasarā un 1. arī šajā ziemā. Neapturam? Neapturam. Pagājušajā ziemā es arī paliku 1. Jā. Bija tāda lieta, jā. Nu, un tad ko vasarā? Nu, šogad ir principā tāds pats mērķis kā pagājušajā gadā. Vēl varbūt, nevar būt, bet mērķis ir arī lielajā Folkreisā uzkāptas piedestāli. Nu, tā kā kopvērtējumā ne tikai dāmu klasē, jā. Nu, pie skuķiem, kura tur tāda visnedīgākā ir? Nu, šobrīd laikam Baibiņa. Baiba mēs arī redzēsim pēc tevis. Redzēsim, vai Baiba cīnīsies par lielo balvu, vai lielās balvas šeit vairs nebūs. To šobrīd tu izlem. Tagad ritīgi kurš. Tā, pie kuras man ir jāiet. Apsveic tevi ar lielās balvas iegūšanu 2024. gadā. Fantastiski. Pēc tam fotosesija nepamūca. Es zinu, ka tev jāskrien, bet nepamūca. Nu ko? Nu gandrīz līdz beigām noturējās. Intriganti. Bet mums jau vēl ir ko dalīt. Un tā tad mums ir palikuši, vajadzētu būt, ka 2. Jā, tā arī ir. Nu, Baibiņ, nāc šurp. Baiba Beržuka. Klausies. Tālīs atkal tev nocēla no deguna gala, ne? tad vasarā varbūt, ka pa sportisko viņai? Jā. Klausies, tev laikam tā lielākā problēma pēdējos kopvērtējumos ir tas, ka sezona sākās ar tehniskajām problēmām, un pēc tam notiek pakaļdzīšanās un netiec līdzi vienkārši jau vairs punktos, vai ne? Jā, tā arī ir. Kurš vainīgs? Vīrs gan jau. Dabīgi, es tieši tā arī padomāju pirmajā brīdī. Tikai negribēju skaļi teikt, lai tu to pasaki. No. Brauksiet atpūsties ar ģimeni. Kalnas puļu dīķi, pirts, pikniks, karpas un viss tā kā nākas. Un man bija paredzēta arī papildu balva no Kāra Mērnu, ja gadījumā kas? Tu zini, kur ir evakuators? Tas ir tā kā vairāk vai mazāk viņu uzņēmums. Jā. Paldies jums liels par to. Nu ko, un tad mums nāk Toms Caune. Toms ir absolūti leģendārs ar savu stāstu no jau jāsaka iepriekšējā gada Ludzas sacensības. Tiesneši, tātad ir dalībnieku sapulce vienmēr pirms sacensībām un
un tur tiek izrunāti visādi drošības jautājumi, kā uzvesties dzelteno karoga zonā, tur visas drošības un kas. Un viens no tiem drošības elementiem ir tāda, ka, ja tur mašīna tev trasē apstājās vai kaut kāda atcitusies pret valni vai kaut kas ir noticies, tad galvenais, ja tev tiesnesis pieskrien klāt, parāda viņam, ka viss ir kārtībā. Lai tiesnesis zina, ka tur nav jāmet sarkanie karogi un jāsauc ātrie trasē un tā. Un tas ir tāda atrunāta lieta. Un tad, kad tiesnesis šito izstāsta sapulcē, tad uzrodās Toma jautājums, kurš skan tā. Bet ja es guļu ar riteņiem uz augšu, tad man īkšķis ir jārāda šitā vai šitā. Tas ir tiesnešu kolektīvās šobrīd topa joks. Vēl viens topa joks, protams, ir Folkreis grupā, tas, kā viņi sauc, mēme, bet stikerīts ir Tom neraksti, bet tu raksti, jo man patīk. Tā. Tad izlozē, kas tad tev būs. Es zinu, kas tev būs, bet tu samais kārtīgi, ritīgi samais, jā. Un Toms izcīna alkobalvu. Ņem viņu ciet. Nevis alkohola balvu, bet alkobalvu. Trimeris, ko tu gribēji. Jā, aplausī! Oi, dieniņās. Jā, visiem būs arī KMH dāvanu karte un Onīla balviņas. Vienkārši bija ērtāk viņas nedot šobrīd, bet tiks izdalīts, jā. Ko tad oficiālā daļa ir noslēgusies, bet ticiet mums šeit KMH trasītē šodien būs arī bišķīt neoficiālā daļa, tā kā vēl pirms sezonas. Pasēdēsim, paēdīsim zupiņu un pīrādziņus un būs viss forši. Paldies tiem, kas skatījās. Paldies visiem 10. Vēlreiz aplausi jums un mums visiem. Un tad vēlreiz sveiciens Alisē ar lielo balvu, pārējiem ar visām pārējām balvām, bet tas, ko galvenais atceramies, jo kā gan to var aizmirst, pēc nedēļas 27. un 28. aprīlī Smiltenē, Tepera trasē startē tātad Folkreis vasaras kauss, pamatklasē, pilnpiedziņas klasē, arī krosskomisijas autokross kauss, un pēc tam jau tad aiziet viss krosskomisijas pasākumu lērums, tātad Latvijas-Lietuvas rallija-kross čempionāts, tad Latvijas autokross čempionāts un tā līdz oktobrim, kā teica viens tautā zināms sacensību tiesnesis, uzliku zīmīti, bišķi iziešu līdz oktobrim, vai kaut kā tā, apmēram bija sveiciens Mārtiņam Lapsam, galvenajam tiesnesim dažādās sacensībās. Lai jums visiem veicās, svinam dzīvi!